Krūtsvēzis ir visvairāk izplatītā sieviešu onkoloģiskā saslimšana, un Latvijā ikdienu šī diagnoze tiek atklāta vismaz 3 sievietēm, un diagnosticēto gadījumu skaits ik gadu palielinās. Onkologi secina, ka pašlaik krūtsvēža skrīninga programmas sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem nosedz gandrīz pusi no visiem saslimšanas gadījumiem, bet tiem vajadzētu būt vismaz 70%, jo liela nozīme ir saslimšanas agrīnai diagnostikai. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību satraucošajai statistikai, oktobrs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē ir izsludināts par krūts veselības veicināšanas mēnesi. Un mūsu Vidzemes kolēģis skaidroja situāciju savā novadā. Ja Madonas slimnīcas mammogrāfijas kabinetā vēl pirms 2 gadiem tika veikti izmeklējumi 1500 sieviešu, tad pagaidām šogad uz izmeklējumiem atsaukušās vien 900. Šo audzēju, lai kā pūlētos valsts, mēs tomēr diezgan bieži diagnosticējam novēloti. Kā biežāko pārbaužu neapmeklēšanas iemeslu sievietes minot nepatīkamo un sāpīgo mammogrāfijas izmeklējumu, taču nereti tās ir bailes uzzināt ļaunāko. Šis izmeklējums nav ļoti patīkams, viņš ir nedaudz sāpīgs, bet nedaudz sāpīgs. Un 2 gados vienu reizi šādu izmeklējumu, es domāju, var atļauties. Un es savam pacientiem vienmēr saku, daudz sāpīgāk ir tad, kad ir ielaists vēzis, nekā viens neliels izmeklējums vienu reizi 2 gados. Viņām ir lielas bailes no tā, kad viņām ir tur kaut kas slikts. Viņas tiešām baidās vai no ārstēšanās kursa, vai vienkārši, ka viņām pateiks kaut ko sliktu. Bet pēc tam, kad tas ir iekustināts un pārunāts, ka viņi atnāk jau, tad jau viņi tā drošāk. Tieši ar mammogrāfijas palīdzību tika atklāts audzējs 2. stadijā arī kādai sirmai māmuļai, kā rezultātā bija jāpārdzīvo krūts noņemšana. Kaut arī pagājuši vairāki gadi, atmiņas joprojām ir sāpīgas, jāturpina lietot zāles un regulāri jāatrādās ārstiem. Kas gan ir, labākais, ja tev ir veselība? Viss pārējais, kā sakot, bijis un būs, bet galvenais, lai veselība. Savukārt Dace ar gandarījumu atzīst, ka savai veselībai seko regulāri un aicina nebaidīties darīt to arī citām sievietēm. Jā, es eju regulāri, jo sievietei tas būtu jādara. Sievietes veselība tomēr ir visas ģimenes un visas valsts, varētu teikt, veselība, vai ne? Un ja es saņemu vēstuli par pārbaudi, es obligāti un arī citām iesaku to darīt. Diemžēl Latvijā joprojām daudz ļaundabīgu audzēju tiek atklāts pārāk vēlu, jau 3. un 4. stadijā. Dzīndra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.